Tāpēc, ka sieviete ir tā lieta, ko mēs, ne tā lieta būtība, ko mēs bieži vien aizmirst. Ko mēs atstājam pašu pēdējo pēc visām savām citām lomām. Māte, darbiniece, sieva, un tu laba sabiedrības locekle, ja? Sabiedrības labi darbojamies, mēs kaut kur skrienam un darbojamies. Tāpēc jūs visi esat šodien šeit, jo ir laiks pārmaiņām, vai ne? Ir laiks nokasīt to sniega segu nost, ir laiks vispār pumpuram uz atmodināsim šodien. Šī ir viena brīnišķīga vieta, kur jūs varat pateikt vairāk nekā jūs jebkad uzdrošinātos kaut kur citur. Un tāpēc ir šī grupa. Grupā strādā grupas fenomens. Jā, jūs varat sēdēt un nerunāt, bet jūs ļoti daudz iegūstat no pārējiem. Es gan jūs aicinu daudz runāt šodien, bet kaut kā pēc kārtas, lai nav visas reizē. Un jo vairāk jūs atļausieties šeit šodien, jo lielāks būs jūsu ieguvums. Šodien es jums novēlu būt šeit un tagad. Un, protams, mūsu brīnišķīgo meistaru rokās šodien uzplaukt Andris Bruskulis, mūsu stilists, un viņa divas šarmantās palīdzes, Sabīne un Vineta. Šodien parūpēsies, lai jūs kļūtu vēl skaistākas, vēl atvērtākas, lai būtu pozitīvo enerģiju, saskarsmē ar šiem jaukajiem cilvēkiem. Un pats galvenais jums novēlu ne tikai šodien uzplaukt, bet arī ziedēt. Ir tā, ka man vismaz pagājušo reizi psiholoģi teica, viņa saka, Andris, es apskaužu. Viņa saka, jo man viss ir vispirms jāizraudina, jā, un tad pēc tam viss ļoti smūgs satais, un tu tas labais. Jā? Nu, lūk, respektīvi, tad pēc tās straudāšanas, jā, vienmēr tā nebūs, kā teica Zālamans, jā, tā tad ir kaut kas arī, kaut kas jauks, un es domāju, ka kosmētika un pārvērtības, tas ir kaut kas interesants, kaut kas iedvesmojošs. Smiedamies, saku meitenes, ka mans galvenais uzdevums ir jūs kaitināt, kā jūs varat izskatīties labāk. Tāpēc es vienmēr saku, ja jūs jūtat, kad es kaut ko kaitinošu jums pasaku vai kaut ko aizrādu vai kaut ko tā, jums, tā sajūta ir tā, ka viņš tā varēja pateikt. Nē, tieši otrādi. Man tā raudināšana nenāk, es tieši otrādi, es tā dusmu uzsit, jo kā viņš tā vispār, ja, iedrošinās par mums runāt. Nu, lūk, ja jūs jūtat, ka kaut kas tam līdzīgs ir, tad viss ir ļoti labi pasākums, ir izdevies, tas ir normāli. Man visvieglākais ir pastāstīt, teiksim, ko tev izmainīt, vai ko izdarīt. Tad visgrūtākais, meitenes, ir jūs pierunāt, uzdrīkstēties, ka jūs varat, ka jūs esat tās pašas skaistākās, ka jūs esat pašas gudrākās, ka jums ir viss tas, kas jums ir nepieciešams, lai jūs sasniegtu visu to, ko jūs gribat. Šobrīd, lai jūs labāk justos un arī, teiksim, lai make-ups labāk dzīvot uz jūsu sejas, tad ļoti liela uzmanība, ko kosmētikas kompānijas pievērš, ir tam, lai maksimāli būtu daudz šie te
ādu kopjošie un aizsargājošie produkti. Un tāpēc arī pirms make-up ir šāds te zelta speciāla eliksīrs, kurš ārkārtīgi ātri iesūcās ādā, ja, un viņš, teiksim, uz viņu varam mēs uzreiz klāt make-up. Ja jūs uz dienas krema uzreiz liekat make-up, bieži vien ir tā, ka tas tonālais saveļās, ja, jo krems nav paspējis iesūkties ādā. Tāpēc mēs lietojam, ja es šobrīd lietoju kā bāzīti, lietoju šādu te mitrinošu eliksīru, kurš tātad mums palīdz, ja, to ādiņu, lai viņi mums justos labi un lai viņi mums būtu labā kondīcijā. Ja jūs lietojat tonālo kremu, viņš pasargā ādu no šīs te atūdeņošanās, ja, no tā, ka viņa zaudē lieku mitrumu. Jums būtu iespēja pārbaudīt tonālo, jūs varat vairākus tonīšus uzlikt uz vaiga, ja, un paskatīties, kurš no tiem vislabāk piestāv jūsu ādas tonim. Paņēm birstošo un pievērsiet uzmanību, kādā krāsā viņš ir, pēc kam viņš vispār līdzīgs. Krītam vai miltiem, ja? Viņš dod ļoti labu tādu matētu, dabīgu izskatu, viņš pielāgojās visiem tonāliem kremiem, ja, teiksim, tonāliem ir atšķirība, ja, tad viņš ļoti labi pielāgojās visiem tonīšiem. Nu, un tagad mēs mazlietiņi sakombinēsim, tātad es uzliku tādu pelēcīgi zaļgan pelēku šo te pamattonīti, un tagad acis iekšējā kaktiņā stūrītī es ielikšu tādu bēšīgu. Un iekšējās mēs krāsojam uz iekšu, vidējās, ja, tātad uz augšu un sānu uz sāniņiem. Nu, lūk, šobrīd varam krāsot arī bez kontūra zīmolīša, bet jūs redzat, ka es tomēr te to kontūra zīmolīti smuki zīmēju. Jūs redzat, ka kontūra zīmolīts, viņš palīdz to lūpu formu mazlietiņi izcelt. Pie kam, redziet, arī, teiksim, šie te tādi dabīgie spīdumi, viņi ir ar tādu, nu, tādu mirdzumu, kurš iedod lūpiņām tādu tā kā lieku apjomu. Šobrīd atkal šie te vaigu sārtumi, ja, viņi nāk mums, jeb atgriežās modē, un tad mēs varam pavisam nedaudz, ja arī tetinī, bet šobrīd, redziet, viņi ir krēmveidi. Tas krēmveidi nodrošina to, ka tas vaigu sārtums izskatās dabīgāk. Ja jūs redzat, ka es viņu te tā ļoti uzmanīgi uzklāju, un tad es viņu cenšos izlīdzināt.